Bet tam bija 105 gadi, kad viņš dzemdināja Jānošu. Pēc Jānoša dzemdināšanas Sets dzīvoja vēl 807 gadus un dzemdināja dēlus un meitas, un viss Seta mūžs bija 912 gadi. Tad viņš nomira. Jānošam bija 90 gadi, kad viņš dzemdināja Māneāni. Pēc Mahalale dzemdināšanas Kānās dzīvoja vēl 815 gadus un dzemdināja dēlus un meitas, un viss Jānoša mūžs bija 905 gadi, tad viņš nomira. Bija 70 gadi, kad viņš dzemdināja Mahalalēlu. Pēc Mahalalēla dzemdināšanas Kānāns dzīvoja vēl 840 gadus un dzemdināja dēlus un meitas, un viss Kānaina mūžs bija 910 gadi, tad viņš nomira. Un Mahalalēlam bija 65 gadi, kad viņš dzemdināja Jāredu. Pēc Jāreda dzemdināšanas Mahalavels dzīvoja vēl 830 gadus un dzemdināja dēlus un meitas, un viss Mahalalēla mūžs bija 895 gadi, tad viņš nomira. Jāredam bija 162 gadi, kad viņš dzemdināja Arnohu. Pēc Jānoha dzemdināšanas Jāreds dzīvoja vēl 800 gadus un dzemdināja dēlus un meitas, un viss Jāreda mūžs bija 962 gadi. Tad viņš nomira.